Nu, re. Nu, čau, Kristīne. Čau, Kadri. Sveicu arī jūs, klausītāji un skatītāji, mūsu sarunās skolotājs Saimas Spēks. Un šodien es esmu aicinājusi padalīties Kristīnu Kirfu. Viņa pastāstīs pati, no kurienes ir, un tad jau dzirdēsiet, par ko mēs runājam. Un skolotājas spēks vispār kopumā tās ir un būs vienkārši sarunas ar dzīviem, īstiem cilvēkiem, jā, ar pedagogiem no malu malām. Jo tas, ko es redzu, ka katrā skolā ir viena vai vairākas, nu, tādas, teiktu, pērles, kas ir tādi jaudīgi, iedvesmojoši un dara savu darbu no sirds ar deksmi. Ļoti bieži, kā arī Kristīna teica, nu, tāds mazais tāds, ko nu es, jā? Jums vajag viņus dzirdēt vairāk un redzēt vairāk. Tā kā Kristīna dod vārdu tev, pastāst lūdzu, no kura gala esi, kurā skolā, kura klasīte, nu, kas tev sākumam ievadam iepazīstināšanā ir sakāms par sevi. Mhm. Labi, paldies. Es esmu no Jelgavas. Jelgavas 4. sākuma skola šobrīd. Es skolā strādāju 5. gadu, šis ir 5. gads. Uh, Citiem varbūt liekas maz, citiem liekas, nu, tā kā pietiekami. Man pašai arī liekas, ka ir pietiekami. Esmu apbružājusies, esmu sapratusi, kā lietas notiek, esmu sapratusi, ko es varu, cik daudz es varu, ko varbūt nevajag. Dažbrīd, jo mēs esam ļoti, ļoti liela skola, mums ir aptuveni 80 pedagogu mēs esam, jā, no 1. līdz 6. klasē, un kopumā ir ļoti feini, Cik man tad ļoti jums ir patīk. paralēlās klases? Mums ir 6 un 2 klases, kurās ir 7. Man aizpagājušajā gadā man bija G burtiņš, tātad es biju 7. klasē. Ārprāt. Daudz. Šogad es esam 6, mums būsim 2. klases, tāpat kā tev, mēs būsim 6 paralēlās klases. Bet īstenībā ir ļoti feini, jo tev ir 6 citi kolēģi, ar kuriem tu dari tā kā, nu, tā kā tu esi tā viena viļņa un tu darbojies tajā vienā virzienā un tev ir ar ko parunāt. Jo es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem, lai saprastu, kā es gribu darīt, man vajag to pateikt skaļi. Man vajag dzirdēt, ko man saka kolēģi pretī, varbūt kādu citu ideju, vai mana ideja kaut kā mazliet citādāk. Un tad mums tā kopā ļoti jauki sanāk gan dažādi pasākumi, gan tādi tā kā vairāk uz aktivitātēm un tādām, gan arī mācību ziņā. Nu, lūk, bet par mani, jā, es būšu otrās klasītes audzinātāja. Man ir superīgi vecāki, superīgi bērni. Pagājuši gadu piedzīvoju neaizmirstamus brīžus kopā ar visiem, gan ar bērniem, gan ar vecākiem. Patīkamus. Un, jā, tā Kaut, kā tā. kolosā. Tad tevi drusciņi arī lutina, jā? Un novērtē un lutina. Jā, es tā mazliet jūtos. Cik Mazliet tā jūtos. kolosāli. Kristīnīt, kā tu vispār nonāci līdz pedagoģijai? Līdz pedagoģijai kā tādai es nonācu jau kaut kādu laiku atpakaļ, jo es esmu bērndārza audzinātāja bijusi. Tagad nepateikšu precīzi, cik gadus, tas ir kādu, nu, laiku jau atpakaļ. Strādāju no sākuma tādā kā pieskatīšanas centrā, kurš pēc tam pārtapa par Montessori centriņu, un tajā laikā mācījos, tad vēl bija šī te RPIVA. Man bija tāds tā kā mērķis, tā kā noteikums, ka tad, kad es pabeidzu un iegūstu diplomu, tad es eju strādāt uz pašvaldības iestādi, jo tas bija privātais. Un tad es sāku strādāt bērndārzā, līdz man pieteicās pirmais puika. Un sēžot mājās, es sapratu, ka nu, ka kaut kas tā kā būtu jāpamaina, bet vēl šaustījos un nevarēju saprast, vai tāds skola tā kā būs mans. Tad pēc pirmā bērniņa nolēma, ka tomēr iešu atpakaļ uz bērndārzu, bet uz citu. Bet tajā starpiņā pieteicās vēl viens puika. Tad man bija vēl 2 gadi, lai es apdomātu. Domātu, vai ne? Jā, lai es apdomātu, ka, nu, nē, ka tomēr tas bērndārs man ir zināms, tur viss tā kā tās lietas notiekās, un es izlēmu, ka es tomēr iešu uz skolu, ka es riskēšu, ka es mēģināšu. Nu, tā kā varētu teikt, ka pateicoties otrajam dēlam, es esmu skolā jau
nu jā, šis būs 5. gads. Uzreiz šajā? Jā, uzreiz šajā es sāku strādāt ar audzināmo klasi ar pirmajiem, ar to gāburtiņu. Mhm. Un 3 gadus nostrādāju ar viņiem, jo mums ir tā, ka mums skolā mainās skolotāji pēc 3. klasītes. Un tad pagājušajā gadā dabūju atkal jaunus pirmīšus, un tad šogad būsim 2. jau kopā. Un Kolosāli. tā tas mans ceļš ir nonācis Kā līdz tev pagāja tas pedagoģikai. pirmais gads, nu tu ieej skolā, no bērndārza, tagad jau viss jau un lielā skolā. Kā tev bija tās sajūtas pirmās? Bija varbūt kaut kas negaidīts, kaut kas, ko tu biji iedomājies, ka tā būs, vai varbūt viss bija paredzami. Kā tu jūties tajā pašā sākumā? Man vēl joprojām stāv prātā fotografija, kura ir uzņemta manā 1. septembrī. Un es ik pa laikam uz to fotografiju apskatos, un es neesmu vairs tas skolotājs, kas ir tajā fotografijā. Nu, šobrīd uz sevi skatoties un jūtot sevi, es nezinu, gribās teikt, ka es tajā bildē esmu maza skolotāja, bet nu nevis tā kā fiziski maza, Jā. bet visādi citādi. Jā, nu, nepārliecināta droši vien, ka arī tieši par skolas dzīvi. Un tad es atceros vienu no pirmajām sapulcēm. Mēs bijām 3 pedagogi, kuri ir jauni atnākuši klāt uz skolu. Tad sanāca, ka mēs bijām 3 jaunās meitenes un 3 vai 4 vecās, nu tā kā vecās, kuras jau ir Jā. pieredzējušas kolēģis. Jā. Un viena no pirmajām sapulcēm mēs visi 3 sēžam, šie te pieredzējušie pedagogi, vadība kaut ko stāsta par pasākumiem un ka tur un mēs tur šitā. Un lieto tādus vārdus, ko tu nesaproti. Kad nu, mēs tiksimies nu, tur pie bērziem, jā, pie kādiem bērziem. Mums skolas teritorijā, nu, cik 20 tie bērzi. Nu, apmēram tā, kad mēs abas visas 3 sēdējām, un mēs vienkārši, nu, pēc tās sapulces izgājām ārā ar ļoti daudz pierakstītiem vārdiem un tekstiem, ko mēs vienkārši nesapratām. Nevis tāpēc, ka mēs tur dumjas vai kā, bet kad viņa, nu, skolā ir sava tāda terminoloģija, varētu Jā. teikt, Jā. kuru ir, nu, tādam cilvēkam, kas tikko ir ienācis no malas, ir ļoti, ļoti grūti Vai saprast. ne? Tiem tas ir ikdiena, tādas, Jā. vai ne? Ikdiena, un cilvēks no malas domā, kas par ko runā, jā? Jā, tāda sajūta bija. Un tad es vienmēr arī, kad es rakstu vecākiem kaut ko vai stāstu, es vienmēr iedomājos tā kā sevi tajā sapulcē, kad man tā vadītājs vietniece viņa stāstīja, es domāju, ka tieši neko nesaprotu, kur man tie bērni jāved. Nu, tas bija tā kā 1. septembris, un tas bija tas Covid laiks, kad Oh. vēl bija augustā tās testēšanas. Nu, tur vispār viss bija tā ļoti. Uh, Nu tā, man tā, nu tā stabili, man viss tādi pamatiņi ir labi šobrīd. Vai ne? Tā kā, Oh, jā, prāts. Un kad, tur atkal liekas, ka viss ir saprotam. Nu kā, vai jā, ne? jā, un nav tāda tā kā paskaidrojuma, jo mēs arī negribējām, nu, tur katru minūtīti jaukties iekšā, gribējām tā kā saprast, kas notiek, un, nu, pēc tam tad pieiet un pajautāt tās neskaidrās lietas. Aha. Lūk, bet par tiem vecākiem, ko es sāku teikt, ka es arī šobrīd, ja es kaut ko stāstu vecākiem, es mēģinu, nu, atcerēties tā kā sevi no tās sapulces, ka es neko nesapratu, un apmēram, nu, kad vecāki arī ir šajā te lomā, ka viņi neko nesaprot. Viņi nezina šo skolas dzīvi, es tur esmu jau 5. gadu, un ka man viņiem ir jāizstāsta tā, lai nebūtu neviens jautājums pēc tam, nu, viņu vecāku čatiņā, ko tā skolotāja tur vispār teica, mēs neko nesapratām. Mhm. Gribu domāt, ka man tas izdodās, un, nu, skatoties uz to, cik man ir daudz jautājumu, piemēram, pēc sapulcēm vai pēc kaut kādām manām vēstulītēm, gribu teikt, ka man tas izdodās. Kolosāli. Tad, principā, tas jau tāds varētu būt pat arī novēlējums kolēģiem, ja, ka tad, kad uzraksti, tad rēķinies ar to, ka pretīm ir daudz dažādu cilvēku ar savām profesijām, savām dienas gaitām, savām rūpēm, ar Jā, savām ikdienas, nu, kas nu tur ir, un tad jau mēs varam tomēr, nu, tā kā paredzēt to, ka var gadīties, ka viņš tavu valodu, kur tu dzīvo tajā burbulī, var nesaprast un vienkārši piedomāt pie tā, vai ne? jā, noteikti, noteikti, jā, tas ir ļoti svarīgi. Nu, varbūt ir kāds kolēģis, kurš ļoti vēlās šo vecāku uzmanību un daudz jautājumus, es nezinu. Nu jā, bet tas tā kā rada Dažādi. tādu lieku laiku patēriņu, nervu patēriņu gan vecākiem, gan skolotājiem, gan tā. Man noteikti, jā, jā. Man patīk uzrakstīt Labi, tad skaidri, visu saprotami, varbūt citreiz garāk, es parasti par to uzreiz jau tā kā vecākus pabrīnīju, ka varbūt būs garāk tā informācija, bet, nu, es centīšos visu tā
korekti un saprotami ierakstīts un Tur uzrakstīts. toties saprotam, labāk garāk toties nepārprotam, vai ne? Jā, jā. Vai tev varbūt ir vēl kaut kāds tāds knifiņš, ko tu dari, nu, tādus preventīvos darbus, lai būtu tā, ka, teiksim, ir paredzami, ka vecāki varētu pārprast, tāpēc tu dari tā, jā? Varbūt ir vēl kaut kas, kas tev nāk tāds prātā, ko tu ar klasi dari, vai ar savu ikdienas darbu, vai saziņā ar vecākiem, ko tu esi varbūt izkopusi, ieviesusi, jo tu zini, ka ja tu to nedarīsi, tad tas tev sarežģīs dzīvi vai vecākiem, vai bērniem, Mhm. vai tev laiku lieki patērēs. Varbūt tev kaut kāds tāds triks ir, ar ko padalīties. Uh, nu, es ļoti cenšos, man nevienmēr sanāk simtprocentīgi, bet es ļoti cenšos vispirms nodot informāciju bērniem, arī pirmīšiem, arī tad, ja kāds tur varbūt viņu nav dzirdējis, bet es ļoti cenšos nodot informāciju no sākuma bērniem. Mhm. Ko mēs darīsim, kad mēs darīsim, cikos būsim atpakaļ, kas jāņem līdzi, nu un tādā garā tālāk. Tagad man vienkārši ir 2. septembra ekskursija ieplānota jau neskolā būšana, un es arī zinu, ka man 1. septembrī ir jāatvēr laiks arī šim te, ka man ir jāizstāsta bērniem, kur mēs brauksim, kas ir jāņem līdzi, kāda soma, kādi apavi jāvelk, nu tā, ka ļoti detalizēti. Labi par ekskursiju, protams, es esmu jau informējis arī vecākus, jo tas jau bija ieplānots maijā, ka mums tāda būs. Bet, jā, šī informācijas nodošana bērniem, tad arī vecākiem, un nu, jo es zinu, ka bērni dara tā, viņi iziet no skolas, viņi iekāp mašīnā, viņi visu uzreiz vecākiem izstāsta. Aha. Un tad es tajā starplaikā vai, nu, līdz tiem 5:30 es cenšos to informāciju nodot arī vecākiem. Un, nu, lai man nav atkal šie te jautājumi, ko tas mans bērns tur saka, vai viņš nav kaut ko pārpratis, nu, un Tas šādi būtu te. tikai dabiski, vai ne, tajā Jā, vecumā, jā. jā, jā. Aha. Tā, tikko kaut ko vēl bija iedomājusies, bet izkrīt no prāta. Nu, labi, varbūt atcerēšos. Gan jau atcerēsies laika Jā, gaitā, vai ne? Nu, kolosāli. Klau, un cik tev bērni tagad klasē? man šobrīd būs 27, mēs bijām 28. Aha. 27, tā kā. Nu, superīgi. Brīnišķīgi. Kurien brauksiet? Nu, zinu, kā, atceries, tu arī bija vienā ekskursijā. Ļoti nesen, man liekas, ka aprīlī vai maijā jūs braucāt ar savu klasīti. Un tu man ļoti iedvesmoji. Ai, Un tu man arī Facebookā skrolējot, Facebook ļoti bieži man ir kādreiz ieraksti, es viņam sekoju līdzi. aha, Man ļoti patīk tavas idejas, un mēs brauksim uz Getliņiem, aha. jo Getliņus mājā nevarēja vairs dabūt, bet mēs tā kā pieteicos uz to Labi. septembri. Mhm. Jā, un tā kā mēs brauksim uz Getliņiem, un lai būtu tā ekskursija jau tāda nopietnāka un garāka, mēs paņēmām klāt arī ādažu čipsīšus, nu, lai bērniem feināk un jautrāk. Jā, tur ir brīnišķīgi, tur ir brīnišķīgi. Un pie ādažiem, starp citu, vēl kaut kad agrāk bija tāda zirgaudzētā, kur arī varēja vēl tur. Bet, nu, tad jums būs pat traku. Tad jūs kaut kā. Skatīsimies. Mēs braucam 2 klases, un Getliņos mums ir viss diezgan jauki. Mūs ņems uzreiz 2 gidi. Viņiem ir tāda iespēja, ka mums nebūs vienai klasītē jāgaida. Bet tādas čipsos mums ir tā kā viena komanda, nu, viena klasīte, un pēc tam otra, laikam, 12 un 2, ja es nemaldos, vai, nu, kaut kā tā. Tad sanāks, ka tai otrai klasītē jāgaida. Nu, mēs kaut ko Es tev izdomāsim. Tā kā aizsūtīšu. Es tev aizsūtīšu to, ko mēs darījām. Ādažos. arī nāc Super. izcili. Jā, Klau, Kristīna, nu, gan jau, ka, nu, es saprotu, ka darbs skolā paņem, nu, gana daudz laika un spēka un jaudas, bet gan jau, ka tu ārpus skolas arī kaut kas tevi interesē, kaut ko patīk darīt, vai kaut kāds plāns ir, ko tu gribētu vēl darīt. Kas tu esi ārpus skolas? Kas tev interesē? Kā tev hobiji var būt? Kas es esmu ārpus skolas par tiem plāniem, kādi man viņi ir, es nestāstīšu, es gribu, lai viņi piepildās. Bet kas es esmu? Es esmu mamma 2 puikām. Un par tiem maniem hobijiem es laikam apvienoju gan to, ka es to daru brīvajā laikā šeit mājās vai nu vienalga kaut kur citur, un tāpat laikā es pieķeru klāt arī skolu un skolas kolēģus un vecākus, Mm. jo man pagājušajā gadā bija tāda akcija, kurā mēs radījām jaundzimušajiem bērniņiem Dobeles slimnīcai zeķītes, cimdiņus, sēdziņas, kokoniņus.
Es to biju aizsākusi jau kaut kad pirms tam. Kāpēc Dobele? Tāpēc, ka mans puika ir dzimis Dobelē. Tad, kad viņš man piedzima, mums vecmāte uzdāvināja tamborētu sedziņu, manuprāt, viņu sedziņu, nevis manējo. Un tad man kaut kā likās, ka man tā kā viņiem ir, nu, jāpasakās, un par cik es protu adīt, jā, es protu adīt tur zeķītes un mazus cimdiņus. Šeit tad arī varbūt kādu jaciņu. Tad man bija tāda ideja, kad varētu to pataisīt šo projektu lielāku un iesaistīt gan skolas kolēģus, skolotājus, gan arī pirmo klašu vecākus. Un man pat ir viena kolēģe, kurā šobrīd jau man ir ne tikai kolēģi, bet arī draudzene, un viņa jau man pirms laika nāca klāt un teica, nu, Kristīna, mēs taisīsim, nu, tā kā adīsim tās zeķītes tiem Kolosāli. bērniem. Jau nevar sagaidīt, vai ne? Jā, jā, kad nevar sagaidīt, kad vajag šo te kaut kādu aktivitāti. Un, nu jā, mums bija pilna kaste ar kokoniņiem, zeķītēm, sedziņām. Nu, daudz es tagad baidos samalot, bet gribētu teikt, ka bija kaut, nu, pāri 50 zeķītēm noteikti bija, plus vēl šie te kokoniņi un sedziņas, tā kā Kā tu to bija dari? Tas ļoti ir tāds silti. vienu reizi gadā tu to aizved vai nogādā uz to, vai tas tā regulāri ir un tu nogādā? Vai tu tā Jā, nē, uztaisīji? es šo te taisīju vienreiz gadā, ja es nemaldos, tas bija decembris, janvāris. Es apzinos, ka tas ir, nu, tāds kulminācijas mēneši, varētu teikt, bet, jā, bet tā atsaucība bija. Es no sākuma sazinājos ar Dobels slimnīcu un to dzemdību nodaļu. Viņi akceptēja šo te manu ideju, tad es uztaisīju afišiņu, uzrunāju kolēģus, vecākus, un tā mums tas viss ļoti veiksmīgi noritēja un aizgāja. Tā, Kristīna, es tagad tevi klausos, tu saproti, ja, ka šis viss aiziet tagad publiskajā vidē, Es un tu esi saprotu, ļoti, jā. jā, un dzirdēs šo ļoti daudz pedagogu. Es gribētu cerēt, ka viņi vēl varbūt kādam padalīsies ar šo informāciju. Un ja nu sarodās daudz interesantu, kuri klausās un redz, kā tu mirdzi par šo ideju, kaut kā varbūt viņi arī var piedalīties, aizsūtīt tev ar omnivu vai savākt, teiksim, skolas savā skolā un tev nogādāt un arī piedalīties šajā visā idejā, jo man liekas, tas ir ļoti skaisti un svētīgi un labos darbus darīt vispār ir brīnišķīgi. Un vēl viena lieta, varbūt arī lielie skolēni, meitenes taču arī adīšanu mācās, jā. Varbūt tur vēl pavisam kaut kas grandios sanāk. Ko tu saki par to? Ja nu kādam gribās atbalstīt, ko lai viņš dara? Jā, zini, kā ir ar Dobeli? Dobela ir salīdzinoši maza dzemdību nodaļa, kurā maz tie bērniņi dzimst. Un tad, kad es rakstīju šiem te slimnīcas darbiniekiem, viņi man teica, nu, 10 zeķītes, nu, 10 sēdziņas, 10 šos te cimdiņus. Es teicu, nu, labi, skatīsimies, kā mums sanāks, jo tas bija pats sākums. Es Ah, nezināju, cik es pati daudz paspēšu, jo, nu, tas tomēr arī prasa kaut kādu laiciņu. Bet, nu jā, beigās mums tur bija pāri 50. Tā kā man sūtīt noteikti nevajag šobrīd. Es domāju, ka vienkārši ir jāsazinās ar konkrētām dzemdību nodaļām un jāpajautā, vai viņiem vispār šāda, nu, iespēja tā kā patiktos, vai viņi izmantotu, jo varbūt, ka citās dzemdību nodaļās pat netiek šis te, nu, vispār izskatīts. mhm, Kaut gan es zinu, ka, piemēram, Rīgā vienības gatavē ir šie te priekšlaicīgi dzimušie bērniņi. Un mums šeit Jelgavā ir tāds kanclera nams, kuri arī katru gadu, manuprāt, ja es tagad nekļūdos, organizē tieši šiem te priekšlaicīgi dzimušajiem bērniņiem, jo nu, ar viņiem ir mazliet tā kā, nu, sarežģītāk. Viņiem šīs te zeķītes cepurītes ir daudz, daudz mazākas, un viņi āda vai tamborē, es tagad to, laikam tamborē tādus astoņkājīšus. Nu, viņam ir tāda tā kā galviņa apaļ, un tad ir tās kājiņas, kurā, nu, tie bērniņi tā kā pie šiem astoņkājušiem turoties, viņi jūtās kā māmas puncī pie nabas saites. mhm, Tā kā tās iespējas, manuprāt, nodarboties ar labdarību ir ļoti daudz, un arī skolās parasti ir šīs te labdarības nedēļas vai mēneši, mhm, kuros var iesaistīties. Vienkārši vajag gribēt vai nu piedalīties, vai nu sākt organizēt, jo tās zeķītes nav tā kā vienīgais mans labdarības akcija. Kad es sāku strādāt skolā, bija arī šis te Covid laiks un palīdzība Ukrainai. Un tad bija tādas ierakumu sveču veidošana no skārda bunžām ar kartoniem gofrētajiem.
lēja šīs te sveces. Un es nezinu, kā man tas izdevās, bet mēs arī skolā šo te akciju tā kā uzsākām. Es no cilvēkiem no Facebook, vienkārši no ierakstiem, ka es teicu, ka man vajag skārda buņģus, es biju sadabūjusi šīs te skārda buņģas, jo pat es tik daudz pupiņas nevarēju Ne? apēst. Jā. Un tad arī no cilvēkiem no skolas kartona kastes ar šo te gofriņu, un tad es nezinu, kur man uzrādās cilvēks, kas man iedeva vasku. Viņš bija tādos lielos apaļos bluķos, es nezinu, cik kilogrami negribu samalot, bet mēs pie manis laukos salējām 206 ierakumu sveces. Kolosāli, kolosāli. Jā, tas arī bija tāds. Pasties, un tu principā tu piedzīvo tomēr to nu, līdzcilvēku atsaucību, vai ne? Ir laba ideja, un ir kaut kāds atbalsts, kuri ir patiesībā priecīgi, ka kāds organizē, piemēram, cilvēkam, kuram ir vasks, un kurš labprāt piedalās, nu viņš varbūt arī nu, nav iespēju nedz tās buņģas vākt, nedz arī visu pārējo, un viņš ir priecīgs atbalstīt kādu, kuram šī ideja ir. Jā, jā, noteikti. Tad, kad man šīs akcijas ir bijušas, man vienmēr liekas, nu taču piedalieties, nu tas ir tik forši, nu mēs palīdzēsim kādam citam. Nu tā kā tu saki, ka tu redzi, ka es šobrīd degu par to, Jā. man arī ir tāda sajūta, kad, nu, kad vai visi taču varētu. Nu, nevienam taču nekas nenotiks, nu, slikts, jo es jau neprasu naudu. Nu, šeit nav runa par naudu, šeit runa ir par, nu, tādu sirds siltumu, par labsajūtu, labestību, nu, ko mēs varam dot citam, jā. Brīnišķīgi. Kristīna, kā tās idejas tavas, nu, tu ievies pati savu kaut kādu domu un realizē un īsteno, un tas aiziet plašumā. Vai un kā tas ietekmē arī to ikdienas darbu skolā, tieši ar savu klasīti? Nu, kā jau es teicu pirms tam, es slēdzu viņus klāt. Šīs te ierakumus veids bija ar iepriekšējo klašu grupu, kā es saku, metienu, iepriekšējo pirmīšu metienu. Es aicināju bērnus nest šīs te buņģes, es aicināju visus skolas kolēģus, pedagogus, arī citu klašu bērnus vienkārši informēju kolēģis, kad es šo te esmu uzņēmusies. Tiem, kuriem ir, nesiet, liekam čupiņā, krāmējam, vienu dienu tiekamies pie manis, sildam uguni, kurinam mangali, meklējam trauciņus, kastrolīšus un lejam šīs te sveces, jā. Bija kaut kāds oktobris, nebija diezgan, nu, nebija tā, ka ļoti, ļoti silts, mēs bijām, atceros pēc bildēm, jau, nu, jaciņās un cepurītēs, bet mēs to izdarījām, jā. Mhm. Tad nogādājām arī uz Rīgu, pēc tam pašas vedām es un man otra kolēģe. Tā kā tas vienkārši ir jāpiedzīvo. Vai ne? Tajā ir jāiesaistās, jā. Es ar tā klausos, ka tās ir lietas, kas ir jāpiedzīvo. Tu nevari aprakstīt to sajūtu, kas ir iekšā, ka tu tomēr dod arī nu, kaut kādu savu pienesumu Jā, jā, tādām nu, lielām lietām, ja, kas varēja arī nebūt, bet gribēja un izdarīja, vai ne? jā. Brīnišķīgi. Kristīna, kāds ir varbūt tev nāk atmiņā no šiem skolas gadiem tāds, viss tāds, nu, droši vien, ka tāds nav viens, jā, bet, nu, kas tev nāk prātā tāds mīļākais brīdis vai siltākais brīdis vai tāds, ka tev noteikti gribas smaidīt, jā, kaut kas tāds no, Mm. ko tu skolā esi piedzīvojis. Varbūt ne tikai ar savu klasi, varbūt vienkārši skolā esot. Jā, zini, man uzreiz nāk prātā kolēģu nu, tā kā apskāviens. Ir tāda, par cik es jau teicu, mēs esam liela skola, ir kolēģis, ar kurām es nu, nesatiekos katru dienu loģiski, ka es neesmu viņā, pat šo 5 gadu laikā es neesmu kabinetā pie viņām bijusi. Nepārzinu katru skolas stūrīti, pilnīgi noteikti nē. Es pagājuši gadu uzzināju, ka mums ir aizskatuve, tātad no aizskatuves vēl viena skatuve, ja? Kā es katru dienu skolā arī kaut ko jaunu varu uzzināt. Bet, jā, laikam tas pedagoģu samīļošana, apskaušana, nevis, kad es to eju darīt, bet kad, nu, mani tā kā samīļo. Un, nu, nevis tikai tā, ka,
nu, es to izdarīšu un viss, bet, nu, tā no sirds, un ka tu jūti, ka šis cilvēks tiešām ir, nu, kā es parasti saku, šis ir mans cilvēks, ar šo man ir pa ceļam, un tad ir tādi cilvēki, ar kuriem nav pa ceļam. Bet tas, manuprāt, ir normāli un tikai loģiski, jo visiem tā ir. Nu, man gribas tā domāt. Nu, liels kolektīvs nav jau 5 cilvēki tomēr tikai man. Jā, un tad par bērniem man tādas divas situācijas uzreiz nāk prātā. Viena bija, viena meitenīte man uztaisīja no plastelīna mazu tādu figūriņu, un tā bija es. Viņa bija uztaisījusi mani, tā bija skolotāja Kristīna, un es to figūriņu, viņa bija tik parocīga, ka es varēju viņu uzstutēt uz tāfeles, un viņa man tur stāvēja kādu mirklīti, un tad es teicu, re, kur es? Tad man bija tāds tā kā piedorīna punkts, cik reizi, ja es gribu kaut ko pastāstīt par sevi, kad es saku, re, kur esmu es uz tāfeles stāvu. Un tad otrs bija, nu vai trešais, tad, kad mani pirmie trešie gāja maijā no manis prom un gāja pie citām skolotājām, pēdējās māja nedēļās es pamanīju, ka meitenes kaut ko aktīvi dara un slēpj no manis to. Man bija skaidrs, ka tas ir kaut kas priekš manis, bet es nezināju, kas tas ir. Nu, es domāju, kaut kāds zīmējumi vai nu, kaut ko, jā, nu, kaut ko tādu vienkāršu. Bet tad, kad pēdējā skolas dienā visi bērni mani apsveica un paldies un samīļoja un šādi te, viņi bija uztaisījuši sava pirksta nospiedumu ar goškrāsiņām, savu pirksta nospiedumu un piezīmējuši klāt rociņas, kāņas, seņu. Tas bija viens. Un otrā lapas pusē bija, es biju šokā īstenībā. Es atvēru vaļā un es skatos, tur ir bērnu matu šķipsnes. Jā, un tā Kā mana to pirmā tādu doma. izdomāt? Es nezinu, kurš to izdomāja. Es domāju, ka tās meitenes, kas to organizēja, to es nenoskaidroju. Bet tā mana pirmā doma ir, ak, Dievs, ko teiks vecāki. Bet es sapratu arī no meitenēm, kas organizēja, ka vecāks to arī nezināja, ka tā bija tieši tīra bērnu iniciatīva, ka viņi, nu, es pat nepārskaitīju īstenībā, tas nebija tik būtiski, vai tur tiešām bija visi, nu, tie 20, cik viņi tur bija. Bet, nu jā, tas bija tāds šoka un tāpat laikā tāds patīkams mirklis, ka tu. Nu, kad tu sajūti to saikni ar tiem bērniem, nu, ka tomēr tie ir tavi bērni. Nu, Vai ne ne? personīgie, bet skolas bērni, bet ka tie ir tie tavi bērni, kuri pie tevis ir pieraduši, kuri tevi jūt, kuri tevi saprot, un viņi ir ar tevi. Un man pat ir tā, ka šobrīd šie bērni ir, kurā klasē viņi būs 5. Viņi vienalga nāk pie manis, un viņi ieraug tos maziņos un saka, skutā, mēs nāksim pie jums pie šiem maziņajiem pirmajiem, mēs gribam pie jums atpakaļ. Kalsā. Un vispār bērnam arī, tātad viņiem arī tevi izjūta tik ļoti tuvu un personīgi, ka viņi atstāja kaut ko tik ļoti no sevis. Jā, nu, Jā. pirksta nospiedums, un tas ir, nu, tā kā, nu, mēs pavisam tev, vat, pavisam klāt esam, vai ne? Nu, vispār fantastiski. Un tas prasa tik lielu laiku. Tas jau nav tā, Nu, ka vienā starpbrīdī varēs šņak, šņak, nē, nē, šņak visiem apgriezt. Tas ir nē. reāls darbs, nu, Es apbrīnām. nepamanīju, es nezinu, kur viņi to darīja pēc stundām, toaletē man nav ne jausmas, es tiešām to nepamanīju. Nu, meitenes tur bija kārtīgi pacentušās, jā, Un ar šo noslēpumu pārsteigumu. visi prot Jā, glabāt, visi jā, prot glabāt noslēpumu tik ilgi, nu, kolosāli, nu, kolosāli. Nu, redziet, cik daudz ir īstenībā visādi. Ja runātu ilgi visu dienu, noteikti vēl būtu daudz tādu piedzīvojumu, vai ne? jā, tikai jāmēģina atcerēties īstenībā Jā, arī. Nu, kaut kas jau ir aizmirsies, protams, bet tādi spilgtākie ir palikuši atmiņā, jā. Un man tas apsveikums vēl joprojām stāv skolā, es nik pa laikam pašķirsties. Šodien rādīju vienai kolēģei, pat neatceros kādā sakarā, bet es, jā, es izvilku ārā un es rādīju, skaties, ko man sameizdaroja bērni. fantastiski. Kā tā? Kristīna, bet nu, mēs visi zinām, ka nu, skolā, nu, jā, iedvesmas avots, jā, nepārtraukta enerģija, jā, visu laiku kaut kas jauns un jā, visu kaut ko tu tur dari. Bet gan jau ir arī kādreiz kāds krenķis. Uh, Padalies lūdzu, kas ir bijis varbūt tāds izaicinošākais, varbūt kāds smags brīdis vai tāds lielāks izaicinājums, kas tev sabēdājis varbūt vai licies ir, kāpēc tā vajag būt? Kā ir ar to? Nu, ir tā, jā.
tas 1. līdz 3. gads ar to tajā pirmajā gadā skolas, kad es vispār iegāju iekšā, nenoliekšu, bija arī asaras. Un tieši tā arī, kā tu šobrīd teici, kāpēc tas vispār notiek, vai tas vispār notiek ar mani, un kāpēc man to vispār vajag, ko es te vispār daru. Jā, šādas domas, protams, ka ir bijušas. Un tā lielākā sāpe īstenībā ir, zini, ir par to, ka ka es daru no sirds. Es tiešām, pārdzīvoju par šiem bērniem. Es ar viņiem eju un ceļos un atkal krītu un atkal ceļos. Un tā lielākā sāpe ir, ka esmu saņēmusi pretī to negatīvo tādā ziņā, ka man ir bijusi darīšana gan ar valsts policiju, gan ar tiesību sargiem, gan ar Jelgavas domi. Tātad ar šādām te augstām instancēm, kas, manuprāt, ir tā, ka tas viss varētu būt ticis izrunāts, bet man ir jāatskaitās par kaut kādām lietām, kuras es esmu darījusi no sirds un tiešām rūpēsies par šiem bērniem. Un, tā ir tā stāpe, jā, kad es cenšos, es daru, bet citreiz pretī saņem tā kā vilšanos. Pagriežās pavisam Un šoku. citādāk, vai Jā, ne? un šoku par to, ka šādi arī var būt. Bet, kā jau es teicu sākumā, tas laikam man ir arī norūdījis savā ziņā. Un es tagad skatos uz lietām, mazliet citādāk. Mhm. Mhm. Tā. Nu, jā, tāds kaut kāda nesaprasta, ka tevi vai nu pārprot, vai pārtaisa kaut ko, kas ir gribēts vislabākajiem nolūkiem, vai ne, un beigās, jā, jā. Tāda smaga pieredze, jā, jāsaka. Vērtīga droši vien, vai ne, jā, tāds nepajokam izaicinājums izklausās. Kristīna, kā tu tiec galā? Ja gadījumā ir tāda, tā kā tāds, atļaušos teikt, piedzīvojums, bet ne tas labākais. Ja? Kā tu tiec galā vispār pēc, ja tev ir tāda grūtāka diena, vai piekusušāka diena, vai smagāka? Kā tu restartējies? Kas tev palīdz atgūt spēkus? Zini, kā es daru? Ja es jūtu sevī, ka es nevaru, ka šodien nebūs, es nevarēšu to matemātikas pārbaudas darbu šodien uztaisīt, tur nav vērts vispār. Es nedaru. Mhm. Es tiešām šajā dienā nedaru. Es atbraucu mājās, es ieslēdzu ģimeni burkā, es atslēdzu smadzenes no skolas, skatoties kaut kādu raidījumu ar tēju, ar maizīti rokā. Un tad es aizēju nākamā dienā uz skolu, un es to vienā 5 minūtē ņemu un izdaru. Mhm. Principā Tā, tu tā, tā atļauj es daru. sev, atļauj sev būt tajā enerģijas vilnī, kā nu tas ir. Ja? Jā, Nevis jā, jo es tā kā uzstot. cenšos sevi, tā kā sadzirdēt, mācos saprast, kas ar mani notiek tajā mirklī. Ja runājot par veselības problēmām, tad es uzreiz pasaku arī kolēģiem, šodien nebūs, rīt var arī nenākt, trešdien izdarīsim. Apmēram šādi. Aha. Ļoti, ļoti, jā, es mēģinu sevi saudzēt un izdarīt tad, kad es varu, labāko no sevis. Klausā, bet tā robeža jau ir jānovelk, tā jau ir. Nevelk, Jā, mums ir pilns ar skolotājiem, kuri ātri vien izdeg, jā. Protams, tā robeža ir, brīnišķīgi, ka tu to dari. Tāds vēl viens, jāsaka, vēl viens labs ieteikums, jā. Ne tikai skolotājiem patiesībā, gan vecākiem, gan vispār sabiedrībai, vai ne, kopumā. jā, Kristīna, jā. kas varbūt būtu tas, ko tu gribētu, lai sabiedrība labāk saprot par skolotāju darbu vai par to, kā ir būt skolotājam? Uh, Es domāju, ka es nepateikšu neko jaunu. Manuprāt, ka sabiedrība bieži vien aizmirst, ka skolotājs ir tas pats cilvēks. Viņiem liekas, ka skolotājs bērniem, īpaši bērndārzā, liekas, ka audzinātāji viņi dzīvo bērndārzā. Viņi no rīta tur 7 ir, un tad, kad es pēdējais eju 7 mājās, viņi tur arī vēl ir. Un tad tiem bērndārzniekiem liekas, ka tā skolotāja tur dzīvo, tā audzinātāja dzīvo tajā bērndārzā. Tad man šķiet, ka ir arī kaut kāda sabiedrības daļa, kas šādi domā par pedagogiem, ka viņiem nav savas ģimenes, viņiem nav savā māju vietas, sava gultiņa, un ka tas kaut kā brīžiem tiek aizmirsts. Tā īstumā.
Mhm. Vajadzētu Jā, tā kā tomēr atcerēties, ja, ka ir kaut kāda vajadzētu to privātā atcerēties. telpa arī, ja? Aha. Jā, jo es arī saviem klases vecākiem jau pirmajā sapulcē, ja es tagad nemaldos, es teicu, ka mēs komunicējam līdz 5. Pēc 5 es esmu savā mājā, savā ģimenē ar saviem bērniem. Es nelasīšu un es neatbildēšu uz jūsu WhatsAppiem un jūsu zvaniem. Un jūs varat nedusmoties, jo tādi ir mani noteikumi. Mm. Jā, viņi jau īstenībā droši vien saprot, ja tu tā ar atsevišķiem varbūt gadījumiem, bet tā jau, ja tie Jā, noteikumi ir zināmi, tad ievēram. Kas ir vēl tas varbūt, ko tu vēlētos pateikt bērnu vecākiem? Šobrīd runājot nevis tikai par tavu klasīti, bet vispār arī redzot to lielo kontekstu, kādā mēs dzīvojam, ko tu vēlētos pateikt bērnu vecākiem? Mazu, lielu? Vai novēlēt, vai nezinu, ieteikt, vai kāds vēstījums vienkārši no sevis. ka viņiem ir varbūt jāuzticās, lai viņi uzticās vairāk Aha, šiem te pedagogiem. Uh, Ne tikai man, bet arī droši vien, ka mazajiem bērniņiem šī te audzinātājām, kad pusotra gadnieks aiziet uz bērndārzu, jo tāda nepieciešama vienkārši vecākiem ir, ka ir šī te uzticēšanās. Par cik es pati esmu strādājusi bērndārzā, salīdzinoši nesen man arī bija viena saruna ar mammu, kuras bērniņš pusotra gadā atnāca pie manis uz bērndārzu, un šo mammu es satiku tagad, nu, salīdzinoši nesen. Un viņa man saka, Kristīne, es atceros, kā tu paņēmi manu bērnu un teici, ej ārā, viss būs superīgi. Viss būs kārtībā, māma, tu vari iet ārā. Tad, nu, es tā kā, tad, kad viņi man to saka, man liekas, ak, Dievs, kā es to varēju pateikt, nu, tā kā bērnam vecākam, bet acīm redzot, tas bija tas, kas nostrādāja šai mammai, kura saprata, ok, pie Kristīnas manam bērnam būs viss labi, un es varu iet uz tas jau ir darbu, es varu kārtībā, ja? tev ir kārtībā, bērns ir pie Kristīnas un viss ir kārtībā. Jā, jo man ir arī bijusi sadarbība ne tikai ar bērnu vecākiem, nu, šajā te bērndārzā, bet es esmu pieskatījusi arī bērniņus mājās. Un tad, man liekas, ja tevi jau nu, tā kā uzaicina, es gribētu teikt, pieskatīt bērniņu mājās, tad tā jau ir tā uzticība, kad tu, nu, tu kā vecāks uzticies man, auklītē šajā gadījumā, kad es varu atstāt savu bērniņu ne tikai bērndārzā, kas ir izglītības iestāde, bet arī mājās, un viss būs kārtībā, un viss būs droši, kas, manuprāt, ir tāds, nu, galvenais, lai ir droši visiem. Mhm. Tā kā principā vecāki mīļie, kur arī klausās, ja sadzirdiet, lūdzu, uzticieties pedagogam, viss būs kārtībā un droši, ja. Kristīna, kā tu redzi, nevis varbūt kā tu redzi, bet kāds būtu tavs sapnis, un tā, ja tev viss būtu iespējams, kāda būtu ideālā Latvijas skola vai ideālā mācību diena? Nu tā, bez robežām. Ja tev vat, tu tagad esi tiesīga skaļi pateikt, kāda varētu būt ideālā Latvijas skola nākotnē, kā tas būtu? Es par to mācību stundu vai to mācību dienu, jā, es gribētu teikt, ka man tādas ir īstenībā bijušas. Ir tādas dienas, kad tu palaidi bērns mājās pēc tās 6. vai 7. stundas, un tu apsēties pie sava galda, savā krēslā, un pie sevis domā, nē, nu šī gan bija viena superīga diena. Ha? Viss bija brīnišķīgi, mums viss izdevās, bērniem viss patika, nebija neviena kautiņa vai kaut kādi pārpratumi vai pārmetumi, tā kā ka viss bija, nu, brīnišķīgi. Bet runājot par to ideālo, nu, dienu, laikam, tad, kad es gāju strādāt uz skolu, man likās, ka es aiziešu uz skolu, novadīšu savu matemātiku, latviešu valodu, izlabošu darbiņus, nākšu mājās. Un viss būs super. Jā, es ātri vien, nu, šo domu tā kā atmetu, protams, jā. Tā tas nenotiek, jo tu ne tikai māci stundas, bet tu māci bērnus tā kā, es gribētu teikt, dzīvei, šīs te attiecības. Viņš man pateica to, un viņš man izdarīja šo, un, nu, es uzklausu šos bērnu teiktos, un es ļoti, ļoti mēģinu reaģēt uz arī katru šo te bērnu sarunu ar mani, jo viņi ir 27, es esmu viena, to es arī viņiem tā kā stāstu, lai viņi zina, bet es mēģinu reaģēt un es mēģinu skaidrot un
gan individuāli, gan visai klasē kopā, klases stundās un citās stundās, ja tas arī ir nepieciešams. Nu, tā kā, jā, es laikam gribētu teikt, ka tā ideālā diena būtu tāda diena, kurā es aizēju, novadu savas stundas, visi bērniņi ir kārtīgi, visi visu pieraksta, glīti pieraksta, un mēs Saprotu, skaisti tēt. atvedamies. Jā, un mēs skaisti dodamies mājās, un visi nokļūst pie saviem vecākiem. O, cik interesanti. Kas būtu tā dāvana, ko tu gribētu uzdāvināt visiem skolotājiem Latvijā? Tā izskaitā pati sev. Ah, pacietību! To var dāvināt? Zīmolu nē. Ja viss ir iespējams, pacietību arī var Jā, uzdāvināt. Kāpēc tieši pacietību. pacietību? Um, Zinu, mēs citreiz tā kā gribam, mēs saprotam, ka mums tas bērniņš ir jāuzklausa, un tas tā kā mūsu darbs, mūsu pienākums šo bērniņu uzklausīt, bet mēs nenovedam šo lietu līdz galam. Nu, tā kā pacietīgs būtu tādā ziņā, ka tu uzklausi šo bērniņu, nevis vienkārši tikai tāpēc, ka tev tas darbiņš, bet, nu, ka tu reāli viņu uzklausi, ka tu viņā iedziļinies un ka tas bērns aiziet ar tādu sirdsmieru un sajūtu, jā, skolotāji man uzklausīja. Nevis vienkārši veltīja man vienu minūtīti laika, jo viņai tā, nu, ātri vajadzēja vēl kaut ko citu darīt, bet tiešām arī šajā minūtē es domāju, ka var arī minūtītes laikā veltīt tam bērnam to uzmanību, ka tas bērns aiziet no manis ar to sirds siltumu, kad, jā, skolotāji man uzklausīja, viņa mani dzirdēja, sadzirdēja, un tā mana problēma ir atrisināta. Mhm. Brīnišķīgi. Visiem, Jā, visiem lielā dāvanā pacietība, vai ne? pacietība. Ar Visur. ar skaistu. Jā, jā, visur Visur, patiesībā. ne tikai skolā, jā, arī mājās, varbūt tās ar saviem bērniem, vīriem un mamām un veikalā stāvot rindā. Visur, ne tikai skolā, jā. Ļoti noderīgi. Klau, Kristīna, mums jau saruna lēnām tuvojās noslēgumam. Cik ātri laiks pagāja, vai ne? Ārprāts. Um, Tavi trīs padomi. Jā, mums katrs skotājs dod savus trīs padomus, un lūkšu arī tev. Tavi trīs padomi labākai dzīvei. Um, ja es tagad nekļūdīšos, bet tu labo mani, ja es tagad kļūdos, manuprāt, šie trīs vārdi nāk no tevis. Pieņem, maini vai ej projām. Nav no tevis? Nu, negluži bija kādreiz tādām kastītēm, akceptē izmaiņu vai ej prom, bet no kaut kurienes gan jau. Nu, manuprāt, es esmu dzirdējis šo no tevis kaut kādos kursos, un es bieži vien arī šo frāzi saku saviem kolēģiem, kad, nu, skolotāji cepās par dažādām situācijām, un tad es mēģinu viņiem arī atgādināt, es saku, nu, ka pieņemiet tā, kā ir, turpinam strādāt, mēģinam mainīt. Nu, varbūt mums izdodas, varbūt nē. Nu, un ja galīgi nē, nu, tad ir jāiet projām. Vai ne? Tad ir jāiet projām, jā. Un tad vēl tāds viens ļoti labs teiciens, ko es izmantoju, kas ir arī manam e-pastam tā kā apakšā kā parakstīns jau vairākus gadus, kas smaids rada smaidu. Aha, Ja? Un bieži vien arī ejot vienkārši pieltu smaidi un nāk pretī cilvēks, kurš nesmaida, ja tu pasmaidi, varbūt kādam liekas, ka Dievs tā tur muļķīt kaut ko nāk pretī un smaida, bet cilvēks pretī arī pasmaida. Un arī tas skolā tāds viens. gaiteņos, jā, arī skolā gaiteņos ejot ne tikai ar kolēģiem, bet arī ar bērniem. Ir tā, ka ja tu pasmaidi, mazāk, vairāk, tie bērni arī, jā, un kolēģi arī viņi kļūst tādi smaidīgāki un priecīgāki. Vai cik skaisti. Nu, re, brīnišķīgs padoms. Ir vēl kaut kas, varbūt, ko tu gribi ieteikt? Laikam tas arī būs viss. Ha? Nu, tā tie lielie galvenie, tā kā, Tas, jā, jā, vai par ne to tāds smaidu, jā, lielas, lielas būtiskas lietas, vai ne? jā, Un, Kristīne, mēs esam nonākuši pie tā lielā skolotājsām spēka vārda, ja? Aicināšu tevi arī apsēsties brīvi, ja, tā, ka tev ir galva, ir mugurkaula turpinājums, ja? Un ielpot, izelpot, un vienkārši sajūti to pirmo,
Kas tevī skan, domājot par to, kas ir tavs spēka vārds? Kas tas ir? Es laikam teikšu komanda. Es neesmu cilvēks, kas varbūt viens pats. Ne mājās, man ļoti nepatīk palikt vienai. Mājās pa nakti vispār ārprāts šausmas. Un arī skolā man ir vajadzīga šī te komanda, šie te cilvēki, kas ir man apkārt, ar kuriem es varu, kā jau es teicu, parunāt, padalīties, kurus es varu arī uzklausīt un tad kopā veidot šo te lielo skaisto pili. Komanda. Komanda. Un tu pati sevi jūti kā komandas cilvēku, ja? Es tevi jūtu kā komandas cilvēku, jā, pilnīgi noteikti. Superīgi. Nu, brīnišķīgi, nu, lai visiem arī izdodas savu komandu veidot, vai uzturēt, vai būt tajā, iedarboties tajā, un tad kopā jau arī ir brīnišķīgas lietas var uzsākt un virzīt. Tieši tā, tieši tā, jā. Vēl kaut kas, ko tu gribi teikt, mēs tūlīt arī atvadīsimies viena no otras un no klausītājiem. Ko es tev neesmu uzprasījusi? Varbūt ir vēl kaut kas, kas nāk prātā. Paga, man tas vēl ir noteikti jāpasaka. Zini, es gribu pateikt paldies tev, ka tu mani vispār uzaicināji, jo es tiešām biju šokā. Un par šo manu lēmumu piekrist tavai idejai vispār neviens nezina. Un tagad visi zinās, jo es nevienam neteicu. Es domāju, es to izdarīšu, mēs ar tevi parunāsimies, un tad es izstāstīšu, kuras esmu iesaistījusies. Tā kā būs, tad Tā kā, būs, vai ne? jā, tad, kad būs, tad būs. Tā kā paldies tev, ka tu uzrunāji mani, ka tu redzi manī kaut ko, ko es varbūt pati vēl nepamanu. Un gan jau mēs kaut kad vēl tiksimies. Jā, cik paši. Tā ir ar skolotājiem. Mēs daudz ko paši varbūt tās nepamanām, bet cits no malas to var pat reizēm ieraudzīt labāk. Un tāpēc ir labi, kad ir arī tāda komanda, vai ne? Nu, super. Paldies tev, Kristīne. Paldies klausītājiem. Tiksimies atkal kādā citā sarunā. Nu, Jā, mēs no jums atvadamies, jā? Ja? Atā! labi. Atā!